Laipni lūgti ciklā Tora šodien. Šo ciklu ir izveidojis mācītājs Vitālijs Oļīņiks. Ar viņa laipnu atļauju šīs tēmas ir sagatavotas latviešu valodā. Kas ir Tora? Latviešu valodā Toru sauc par Mūzes grāmatām, 5 Mūzes grāmatas. Dažādās reliģiskās tradīcijās attieksme pret Toru ir atšķirīga. Dažās draudzēs māca, ka sabats ir atcelts, bet likums, ka sieviete nedrīkst nēsāt vīriešu apģērbu, ir spēkā. Citās draudzēs saka, ka likums par šķīstu un nešķīstu barību ir atcelts, bet ievēro pēcdzemdību nešķīstības likumu. Šādu piemēru ir daudz. Kuri Toras likumi joprojām ir aktuāli? Kā noteikt, kuri likumi ir šodien jāievēro un kuri nav? Sākot šo ciklu, man ir mērķis atrast visus micvot, visus Toras likumus, kurus šodien būtu jāņem vērā. Lai šo mērķi sasniegtu, būs jāapskata Tora, pēc tam viss Tanahs, jeb kristīgajā tradīcijā vecā derība, un būs jāapskata arī apustuļu raksti, evaņģēlija, vēstules, kas mums ir kristīgajā tradīcijā pazīstami zem nosaukuma jaunā derība. Mēs pievērsīsim uzmanību arī klasiskiem jūdaisma dokumentiem, kuros ir fiksēta Toras izpratne un tās izskaidrojumi dažādos vēsturiskos laikos, sākot ar Mišnu un noslēdzot ar mūsdienu darbiem. Pētot Toru, mēs slīpēsim un meklēsim principus, kuru gaismā ir iespējams noteikt, vai konkrētais likums ir spēkā arī mūsu dienās. Lūk, pirmais jautājums mūsu izpētē. Uz kādu laiku ir doti Toras likumi? Ko pati Tora paziņo par to? Par šo tēmu 5 Mūzes grāmatās ir rakstīts ļoti daudz. Tādēļ šo pārdomu brīdī mēs varam pieminēt tikai dažas epizodes. Lūk, pirmais piemērs. 2. Mūzes grāmata, 12. nodaļa no 14. līdz 17. pantam. Šī diena, lai ir jums piemiņas diena, to svinēt kā svētkus tam kungam, tas, lai jums ir par mūžīgu likumu uz audžu audzēm. 7 dienas ēdiet neraudzētu maizi. 1. dienā izmetiet raugu no saviem namiem, jo ik viens, kas no 1. līdz 7. dienai ēd ko raudzētu, tā dvēsele, lai tiek izdzēsta no Izrēla. 1. dienā, lai jums ir svēta sapulce, un arī 7. dienā, lai jums ir svēta sapulce. Nekādi darbi, lai šīs dienās netiek darīti, kā vien, kas katram vajadzīgs, lai pāstu. Un ievērojiet neraudzētās maizes svētkus. Jo tanī dienā es esmu jūsu pulkus izvedis no Ēģiptes zemes. Turiet šo dienu uz audžu audzēm kā mūžīgu likumu. Saskaņā ar Toru, Peisah svētki, jeb Paschas svētki, un Macah svētki, jeb neraudzētās maizes svētki, tas ir mūžīgs likums. Šos svētkus jāsvin uz audžu audzēm. 2. Mūzes, 31. nodaļa, 16. un 17. panti. Te mēs atrodam vēl vienu paziņojumu par Toras darbības laiku. Tāpēc Izrēla bērni, lai svētī sabatu, un tur sabatu par mūžīgu derību uz audžu audzēm, starp mani un Izrēla bērniem, tā lai ir zīme mūžīgi. Jo 6 dienās tas kungs radījis debesis un zemi, bet 7. dienā viņš atdusējies un atspirdzinājies. Šabat arī ir dots uz visiem laikiem. 3. Mūzes grāmata, 3. nodaļa, 17. pants. Tas ir mūžīgs likums jūsu cilšu ciltīm, lai jūs dzīvot, kur dzīvodami, ka jūs neēdat nekādus taukus un nepili asiņu. Aizliegums ēst taukus un asinis arī ir nosaukts par mūžīgu likumu. 3. Mūzes grāmata 16. nodaļa no 29. panta līdz 31. pantam. Ir vēl viens paziņojums saskaņā ar mūsu šodienas tēmu. Un tas, lai jums ir par mūžīgu likumu.
7. mēneša 10. dienā jums būs savas dvēseles pakļauti gavēnim, un jums nebūs strādāt nekādu darbu, nedz iedzimtajam, nedz svešiniekam, kas mīt jūsu vidū, jo šinī dienā tiek izdarīta salīdzināšana jūsu labad, lai šķīstītu jūs, un jūs būsiet šķīsti no visiem saviem grēkiem tā kunga priekšā. Šī lai jums ir augsta dusēšanas diena, un pakļaujiet savas dvēseles gavēnim, tāds lai ir likums mūžam. Tātad arī Jom Kipura svētki, salīdzināšanas dienas svētki, tiesas dienas svētki arī ir doti uz visiem laikiem. Tālāk lasām 3. Mūzes grāmatā 24. nodaļā no 1. līdz 3. pantam. Un tas kungs runāja uz Mūzu, pavēli Izraēla bērniem, lai viņi arī tev atnes tīru piestā sagrūstu olīvu eļļu lukturim, ka tu pastāvīgi varētu turēt degošus tā eļļas lukturīšus, ārpus priekškara, kas liecības šķirstam priekšā, saiešanas teltī. Ārons, lai tur to pastāvīgi kārtībā, no rīta līdz vakaram, tā kunga priekšā. Tāds, lai ir mūžīgs likums uz jūsu cilšu ciltīm. Likumu par menoru, 7 zaru zelta lukturi, kurš atradās svētnīcā, arī ir dots uz visiem laikiem. Vēl viens piemērs no 3. Mūzes grāmatas 24. nodaļas no 5. līdz 8. pantam. Un tev būs ņemts smalkos kviešu miltus, un no tiem cep 12 plāceņus, 2 desmitdaļas ēfas miltu, lai ietu uz katru plāceni, un liec tos 2 rindās, pa 6 katrā rindā, uz tīra zelta galda, tā kunga priekšā. Un tad tev jāliek pāri katrai rindai tīrs vīraks, piemiņas tiesa pie maizes, par uguns upuri tam kungam. Ik sabata dienā tas pastāvīgi ir kārtojams tā kunga priekšā no Izraēla bērniem par mūžīgu derību. Priekšā liekamās maizes, kuras lika svētnīcas 1. nodalījumā uz īpaša galda, ir nosauktas par mūžīgu derību, un to jādara pastāvīgi. Visos izlasītajos rakstu fragmentos figurē termini audžu audzēm, cilšu ciltīm, mūžīgs likums, mūžīga derība, pastāvīgi. Kļūdīties nav iespējams. Pati Tora saka, ka tajā rakstītais, tās norādījumi, lai tiktu ievēroti pastāvīgi visos laikmetos. Pievēršoties nākamajam Tanaha, tas ir vecās derības iedalījumam, Nevīm, tas ir praviešiem, mēs atrodam tos pašus paziņojumus. 2. ķēniņa grāmatā 17. nodaļā no 35. līdz 37. pantam ir rakstīts. Un tomēr tas kungs ar tiem noslēdza derību, un viņš bija arī tiem pavēlējis, sacīdams, jums nebūs bīties svešus dievus, nedz to priekšā mesties uz sava vaiga pie zemes, nekalpojiet tiem un neupurējiet tiem kaujamos upurus, nesiet tos vienīgi dievam, tam kungam, kas jūs ar lielu spēku un ar izstieptu elkoni izvedis ārā no Ēģiptes. Viņu jums būs bīties, viņa priekšā jums būs mesties uz sava vaiga pie zemes, un viņam pienesiet kaujamos upurus. Jums būs arī sargāt tos likumus, tās tiesas, to bauslību un tos baušļus, kurus viņš jums ir rakstījis, lai jūs tos pildītu visu savu mūža dienu, bet svešus dievus jums nebūs bīties. Un lūk, kas ir rakstīts Jesejas grāmatas 24. nodaļas 5. pantā. Zeme ir iedzīvotāju negodā likta, jo tie pārkāpuši bauslību, pārgrozījuši likumus un lauzuši kopš mūžīgiem laikiem noslēgto derību. Derība, kura tika noslēgta Sinaja kalnā, kuras kontekstā tika dota Tora, ir nosaukta par mūžīgu derību. Tagad pievērsīsimies Tanaha 3. daļai, rakstiem, Ketuvīm. Psalmu grāmatā 19. nodaļā lasām no 8. līdz 10. pantam.
Tā kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Tā kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu. Tā kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. Bijība tā kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Tā kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. Šajā psalmā tiek izmantoti vesela rinda termina, kuri apraksta vienu un to pašu Toras tekstu. 8. pantā ir teikts, tā kunga likumi ir pilnīgi. Oriģinālā Torah Adonai Tamimā. Tiek lietots termins Tora. Tālāk ir lietots vārds liecība. Tas ir senēbreju vārda edut tulkojums. Pēc tam ir vārds pavēles. Tas ir ebreju vārds pikudei. Bauslis ir mitzvā, bijība, jirā, tiesas, mišpatim. Visi šie termini apraksta dažādos Toras likumu veidus, un tie visi, kā saka psalmu grāmata, pastāv mūžīgi. Psalmi 111. nodaļa, 7. un 8. panti paziņo. Viņa roku darbi ir uzticība un tiesiski taisna patiesība. Negrozāmi ir visi viņa baušļi, nodrošināti mūžīgi mūžam, tie pamatoti uzticībā un godīgumā. Tādā veidā mēs atrodam, ka visas Tanaha daļas svētajos rakstos, kas ir dotas pirms mūsu ēras, liecina par Toras likumu, mūžīgumu un nemainīgumu. Bet kāds viedoklis par šo jautājumu ir apustuļu rakstos, evaņģēlijos un vēstulēs? Izlasīsim Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā no 17. līdz 19. pantam. Tie ir Jēzus Kristus vārdi. Nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku, tiekāms debesis un zeme zudīs, nezudīs neviena nevis mazākā raksta zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek. Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais debesu valstībā, bet ja kas dara un māca, tas būs liels debesu valstībā. Šeit svarīgi ir precizēt frāzi bauslība un pravieši. Par kādu likumu iet runa? Apustuļu darbu grāmatā 13. nodaļā no 13. līdz 15. pantam ir rakstīts. Izbraukuši no Pafas, Pāvils ar pavadoņiem nonāca Pamfīlijas Pergā, bet Jānis, nošķīries no tiem, griezās atpakaļ uz Jeruzalemi. No Pergas iedam tālāk viņa nonāca Pisidijas Antiohijā un sabatā iegājuši sinagogā apsēdās. Pēc bauslības un praviešu nolasīšanas sinagogas priekšnieks sūtīja pie viņiem sacīdami: Brāļi, ja jums ir kādi pamācīgi vārdi ļaudīm, tad runājiet. Bauslība un pravieši ir tas, kas tiek lasīts sinagogā. Piedāvāja nelielu komentāru. Katrs, kas kaut daļēji ir pazīstams ar sinagogas liturģiju, zina, ka visas Toras nodaļas ir sadalītas pa nedēļām un tiek izlasītas gada laikā, un katrai Toras lasījumu daļai ir piesaistīts haftarā, tas ir izvilkums no praviešu rakstiem. Līdz ar to frāze bauslība un pravieši nozīmē Tora un pravieši, kā tas tiek izcelts arī mūsdienu ebreju tulkojumā Sterna tulkojumā. Nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest Toru vai praviešus. Un tā, saskaņā ar Jēzus Kristus mācību, kamēr debesis un zeme pastāvēs, tik ilgi būs spēkā Toras likumi. Lūk, kas par to ir rakstīts Jēkaba vēstulē 2. nodaļā no 8. līdz 11. pantam. Ja vien jūs pildāt ķēnišķīgo likumu pēc rakstiem, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu, tad jūs darāt labi. Bet ja jūs cilvēka vaigu uzlūkojat,
jūs darāt grēku, un pēc bauslības jūs esat pārkāpēji. Jo kas visu bauslību pildītu, bet grēkotu pret vienu bausli, tas ir noziedzies pret visiem. Jo kas ir sacījis, tev nebūs laulība pārkāpt, ir teicis arī, tev nebūs nokaut. Ja nu tu nepārkāp laulību, bet nokauji, tad tu esi kļuvis bauslības pārkāpējs. Apustulis Jēkabs citē divus izvilkumus no Toras. Vispirms 3. Mūzes grāmatas 19. nodaļu, 18. pantu, kur rakstīts, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Un tālāk Jēkabs citē 2 no 10 baušļiem. Saskaņā ar šo vēstules fragmentu grēks tiek noteikts un formulēts saskaņā ar Toras likumu norādījumiem. Cilvēks tiek aicināts ievērot visu likumu, un tā mēs atrodam, ka Tanahs un apustuļu raksti ir vienoti, uzskatā, ka visi Toras likumi ir mūžīgi. Taču realitāte ir tālu no ideāla. Problēma ir tā, ka ne visi Toras likumi šodien tiek ievēroti. Daudzi kristieši principā uzskata, ka Tora nav priekš viņiem, ka Toras likumi ir atcelti. Un ja mēs paskatīsimies uz mūsdienu jūdaisma stāvokli, tad arī tur netiek ievēroti visi Toras likumi. Piemēram, likumi par sabatu vai aizlieguma likumi par taukiem un asinīm tiek ievēroti pilnā mērā. Likumi par Paschās svētkiem Pesach un Jom Kipuru tiek ievēroti tikai daļēji. Upuri šajos svētkos netiek pienesti. Paschās svētkos nav vairs Paschā jēra. Jom Kipuru, jeb salīdzināšanas dienas, tiesas dienas svētkos, nenotiek vairs svētnīcas šķīstīšana. Un daži likumi netiek pildīti vispār. Ne likumi par menoru, ne likumi par priekšā liekamām maizēm un daudzi citi. Un tā, visi Toras likumi ir mūžīgi, doti uz visiem laikiem, tomēr visi netiek pildīti. Netiek pildīti ne tikai kristietībā, bet arī jūdaismā. Kādi tam ir iemesli? Vai šie iemesli ir pamatoti? Vai pati Tora dod tiesības kādus no likumiem neievērot? Par to runāsim nākošajā reizē.